kā septembris ir metalurgu jubilejas mēnesis, un tā kā akciju sabiedrība Liepājas metalurgs nav tikai rūpnīca, bet arī vairāk meitas uzņēmumu, tad šī bija tāda reize, kad mēs devām iespēju šoreiz sporta klubā Liepājas metalurgs virslīgas futbolistiem paskatīties un iepazīties, kā tas ir strādāt cehā, cik tas ir viegli vai grūti, bet dienas otrajā pusē tā būs iespēja gan cehu strādniekiem, pie kuriem šodien viesojās futbolisti, gan futbolistiem iziet laukumā un spēlēt futbolu, lai abas puses saprastu, kā tad tas otra darbiņš tiek veikts, cik tas ir viegli vai varbūt nemaz nav tik viegli. Ko šodien bija iespēja pilnībā izjust uz savas ādas un ar savām rociņām, pamēģināt darīt to darbu, ko ikdienā dara kuplā Liepājas metalurga darbinieku saime. Un, tas emocijas ir tādas, ka tas nav viegli. Tas nav viegli, un mēs pilnībā saprotam to, ka ikdienā šiem cilvēkiem nākās iznest pietiekami lielu fizisko slodzi, strādājot šajā te darbā, ko viņi dara. Mēs bijām Velmētavas cehā. Tas patiešām ir iespaidīgi. Un tas nekādā ziņā nav vieglāk par to darbiņu, ko darām mēs futbola komandā. Un noteikti, kad vismaz man liekas, ka psiholoģiski tas ir daudz grūtāk. Jo katru dienu darīt vienu un to pašu vai līdzīgus darbus, tas prasa zināmu psiholoģisku spēju. Es nezinu, man būtu ļoti grūti katru dienu darboties šādā te režīmā. Varbūt Jurģis var kaut ko izstāstīt savādāk. Es tikai piekritīšu Zintaram, protams, ka viņš vairāk to izbaudījis uz savu sādes, es tomēr vairāk skatījos, man vēl treniņš priekšā otrais, bet, mēlni muti esam, tā kā domāju, ka esam redzējuši, kāds viss notiek un savām acīm un būs viss labi, vai ne? Jā, protams. Tagad mums psiholoģiskais spiediens vēl lielāks ir, ka tomēr atbildības sajūta noteikti. Jā, ka lielāki ir, Un es ceru, ka tad, kad mēs atgriezīsimies komandā un mazliet padalīsimies iespaidos ar tiem pušiem, kas palika nosacīt stadionā, viņiem radīsies mazliet lielāka atbildības sajūta, izejot uz spēlēm. Un rezumējot to visu, mēs varētu teikt, ka Liepājas metalurga veči tie ir kārtīgi veči ar